Labdien! Šodien ciemojamies pie Rimī. Sveiki, Inga! Sveiki! Lūdzu, pastāsti, kāds pakalpojums sniedz Rimī? Manuprāt, vārds Rimī, es ceru, neprasa papildus paskaidrojumus, un tas ir tas veikals, kur mēs veicam savus ikdienas pirkumus. Kādus pakalpojumus ir iecienījuši jūsu klienti, par ko jūs saņemat pozitīvas atsauksmes? Tas, par ko mēs noteikti lepojamies un saņemam pozitīvas atsauksmes, pirmā lieta ir mūsu apkalpošana, mūsu darbinieki, jo liekot roku uz sirds, es varu teikt, ka mūsu darbinieki un kolektīvs ir tiešām ļoti draudzīgs, ko acīm redzot jūt arī mūsu pircēji. Otra lieta, ko novērtē mūsu pircēji, kur mēs saņemam pozitīvas atsauksmes, ir mūsu plašais sortiments un arī mūsu preču kvalitāte. Kā balstoties uz nozares tendencēm, jūs uzlabojat savu pakalpojumu spektru? Mēs regulāri sekojam līdzi ļoti daudz dažādiem faktoriem, rādītājiem, paši veicam pirkumus, bet viena lieta, ko noteikti arī mūsu pircēji ir pamanījuši, ir dažādas digitālās iespējas, digitālie risinājumi, tā pati aplikācija, skeneri mūsu veikalos, iespēja skenēt ar telefonu. Tas noteikti ir tas viens no virzieniem, ko attīstās arī mūsu uzņēmumā. Lai uzzinātu atsauksmes par šiem jauninājumiem, kā jūs tās gūstat? Kā jau minēju, mēs paši regulāri veicam gan dažādus aptaujas, gan pētījumus, sīki sekojam līdzi. Protams, viena lieta, kas ir visprimārākā, ir, mēs redzam, ko pircēji dara mūsu veikalos, kā mēs sakam, viņi balso ar savu maciņu, tas ir tas redzamākais. Kā dalība komplimentu mēnesī varētu ietekmēt zīmola atpazīstamību? Tā ir vēl viena ļoti laba iespēja, kā mēs varam saviem pircējiem pajautāt, kā jūs novērtējat mūs, paskatīties, kā viņi vērtē un tiešām jau detalizēti, ko viņi domā par katru no mūsu veikaliem. Super! Liels paldies par dalību komplimentu mēnesī, un es aicinu arī citus pieteikt savu dalību komplimentu mēnesī un uzzināt savu klientu atsauksmes.